Ir ļoti liela iespēja, ka tev rakstiem un produktu aprakstiem nav struktūras. Tā nav pārdomāta. Tu katru reizi dari kaut ko nedaudz savādāk, un katru reizi tu kaut ko izdomā par jaunu. Šī lieta, šī problēma, ko mēs redzam ar mājaslapām gan Latvijā, gan ārzemēs, skar tevi 3 veidos. Pirmais, tev vienkārši ir grūtāk veidot tekstus, veidot ziņu ierakstus, vai jaunumu ierakstus, vai blogu ierakstus, vai produktu ierakstus, ko tas skar visvairāk. Ja tev nav pārdomāts, kā tu raksti, cik tur apakšsadaļās, vai apmēram kā tu to visu organizē, to informāciju, ja tas nav pārdomāts, tev katru reizi tā rakstīšana ir tā kā par jaunu, un tas nav efektīvi. Padomā, izdomā struktūru, un tev vienkārši būs vieglāk. Otrais, kā tas tevi skar, tas, ka tev nav konkrēta struktūra, rakstiem vai produktu aprakstiem, ir tas, ka tavam klientam, atnākot savu mājaslapu, ir grūtāk saprast to informāciju, ir grūtāk izlasīt to produktu aprakstu, ir grūtāk saprast, kāpēc viņam ir jāpērk tieši šis produkts, vai tas ir tas īstais, vai tam produktam ir tās īstās īpašības. Ja tev nav struktūras skaisti pa punktiem, ja tev nav kaut kā izcelts skaisti, kā šis produkts ir labāks par to otru, to veco modeli, cilvēkam ir grūtāk saprast, ka šis ir tas īstais, kas viņam ir jāpērk. Un trešais, kā slikti strukturēta informācija tevi skar, ir tas, ka arī Googlei ir grūtāk saprast, kas tieši tas ir, un ar ko šis tavējs produktu apraksts vai tas ziņu raksts ir labāks nekā kaut ko līdzīgu stāsta tavs konkurents. Ja tev ir laba struktūra, sakārtot visu pa apakšpunktiem, Google ir labāk saprotams, kas tieši ir tajā informācijā. Un tevi ar lielāku iespēju arī ieliks labākā vietā Google. Parādīs cilvēkiem.